latviešu dančiem ļoti raksturīga norise ir tā, kur pirmajā figūrā visi virzās pa labi, dārziņās atvērušies, bet otrajā figūrā danco kā pāris, elkoņos saķērušies, griežoties strauji apkārt. Tas ir pirmā daļa lēna, otra divtik ātra. Šeit vēl varētu saskatīt arī paralēles ar tādu ornamentālo risinājumu domu, kad ir strīpa, strīpu aiztur punkts un atkal strīpa un punkts. Un arī ar poetisko tekstu sižeta domas virzība pantā un refrēna daļā apture, aizture un atkal tas turpinājās. Tā tad ir sinkrētiska dziļa sena vienība. Dēja, es uzskatu, ka tā ir tomēr māksla, vai tautas māksla, vai profesionāla māksla. Un ja šai nodarbei, ko sauc par deju, ja, un nav doma pakšā, tad jau tā nav, tur jābūt jūtām, jābūt domai. Es nemaz nevaru iedomāties savu jaunradi bez domas, lai tikai dejotāji uznāktu uz skatuves un izkārtotos zīmējumā, darītu mehāniskas kustības, tas jau nekas nav. Mūžs ir nodzīvots skaisti, bet vienā darbā. Visu laiku virsvadītājs un pusvadītājs un režisors un viss, kas esmu bijis. Bet pateikt to tagad konkrēti šinīs gados, jo man viss ir saplūdis kopā vienā lielā, skaistā buķetē. Viss ir vienā, jo tas, ko mēs padarījām, šodien tā latiņa ir tā pacelta, es novēlu tikai mūsu nākotnē to turpināt. Man gribētos, lai mūsu latviešu deja nepazaudētu to savu raksturu, ko es esmu iecerējis. Tādu tīri vīrišķīgu un sievišķīgu attiecību deju. Nevis tā vienkārši iziet un nodejot, bet lai tā būtu tiešām mīlestības deja.
Nu, tas brīdis ir klāt. Skatuve ir mūsu. Ko tu tik nopietni? Man ir bail. Es saprotu, ir par ko baidīties. Pilna zāle. Man jau pačukstēja, kas trešajā rindā sēž. Beidz! Tu galīgi traks esi, ko tu dari? Nu kā ko daru? Pavilkšu drusku šito deķīti. Paskaties! Beidz, tu taču zini, ka tā nedrīkst, un tas nav deķītis. Tā ir kulise. Nu labi. Es taču tikai pajokoju. Kā mums parasti mēģinājumā saka, nervam ir jābūt, bet tam patīkamajam, jo bez tā nesita sirds. Un ja nesita sirds, tad nav atdevis. Turklāt ir bijuši tik daudz mēģinājumi. Tās dejas jau ir asinīs. Nu, tu vēl baidies? Protams, ka baidos. Tā ir liela atbildība dejot tieši Sūnas, Spuras un Žagatas dejas. Jā, tehnika, grācija, raksturs. Un tagad tev ir jāvar to visu parādīt. Paldies! Ļoti mīļi. Nu, viss būs labi. Tu taču zini, sāks skanēt mūzika un ķermenis darīs savu. Labi, man ir jāiet pirmajam. Paskaties, kā es sāku, un pēc 20 sekundēm tiekamies tur.
Vēji skrien pāri zelta papardēm. Nīcā un vārtā bruņči sarkani plīn. Kuršu pavārds uguns krāsā dzīsts, aiziet pāri jūru balti puteņi Dobi kā bungas visa tunda gadu. Roja un kolka asi kādiķi zied. Liepu ēnā vecie, kurši dzied. Kur zeme, kuru uguns pīr. Mūži kā saule rīt zvaigznes, kā mūži krīt, kur zeme. Kur zeme bites dēliens sauc. Meži kā jūra dūdz, jūra kā meži tur šauc. Uguns, kas dzīva cauri puteņiem iet. Karsta kā puķe baltai pasaulē dzied. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam Klausies vecā jūra atkal dūm. Jauniem, lai acīs mūžam pavarda mūs. Rokās, lai mūžam kalves āmuri dūm. Bāliņš ar baltām rokām likteni kāds. Pāri jūrai skanēs viņa vārds. Mūži kā saule rīt zvaigznes, kā mūži krīt, kur zeme. Kur zeme bites dēliens sauc. Meži kā jūra dūdz, jūra kā meži tur šauc. Mūži kā saule rīt zvaigznes, kā mūži krīt, kur zeme. Vai tu kādreiz esi padomājis, ko tu īsti dejo? To, ko man liek. Bet ja nopietni? To, kas patīk, un to, kas sanāk, un to, par ko ir prieks. Un viss? Nezinu. Ir tad īpaša sajūta. Kad uzvelc tautas tērpu, tu jūties citādāks, varbūt labāks. Uzreiz ir tāda pārliecinātība, gribas spērt soļus drošāk un cēlāk. Jā, man arī tā šķiet. Bet vēl es tikai nesen tā pa īstam sapratu, ka šajās dejās ar katru soli mēs tik tiešām izdejojam visu Latviju. Un tagad man šķiet, es saprotu, ko nozīmē Alfrēdas Puras teiktais, ka dejā ir ļoti smalkjūtīgi un saudzīgi jāceļ gaismā tautas radītās bagātības, piešķirot tām mūsdienu krāsas un veidojumu.
Ko tu tur dari? Buries? Nē, es skaitu. Man liekas, ka es tikko sajaucu. Ko tieši? To, cik plaši man jāspēr pirmie dejas soļi, lai nonāktu īstajā vietā. Mēģinu atkārtot. Man šķiet, ka tev ir īstais laiks nobremzēt nepārtraukto paškritiku. Tev viss sanāk.
Jā, dažbrīd laikam tiešām domas kļūst pārāk uzmācīgas. Tu taču zini, cik bieži es pēc koncertiem ne par ko citu nedomāju, kā par kļūdām un katru mazāko sīkumu, ko ne tā izdarīju uz skatuves. Zinu. Bet atceries, ko mums mēģinājumos māca. Deja ir nevien kustību ritmiska izpilde, bet arī emocijas un dejas stāsta aiznešana līdz skatītājiem.
Es nu pats sajūtu, šajā brīdī ir kaut kas ļoti īpašs. Tāpēc, ka tu zini, kas tūlīt būs jādejo. Nē, tur ir kaut kas vairāk, kaut kas noslēpumains un ļoti spēcinošs. Iedod man roku. Mēs varam izdomāt paši savus spēka vārdus un paskatīties, kas notiek. Ja mēs gribam, Tad mēs varam. ja mēs visi esam kā viens, Tad mūsu ir daudz, un katrā no mums ir spēks. kopā mēs nebaidāmies, Mēs iesim un darīsim, un mums izdosies jo mums ir pārliecība, tāda, ka neviens ezers mums nav par dziļu. un neviens kalns nav par augstu.
Kas notiek? Tu taču starpbrīdis. Pareizi. 30 minūtes.